Um, Sākšu ar to, ka cilvēkiem patīk, ja viņiem ļauj izteikties. Mums patīk runāt, varbūt pat vairāk nekā klausīties. Mums patīk, ja mūsu viedoklī kāds cits ieklausās, un varbūt pat ne tik ļoti ieklausīties citu viedoklī. Līdz ar sociālajiem mēdījiem maisam gals ir vaļā, un tagad no uzņēmumiem, no brandiem cilvēks vairs ne pat pozitīvi novērtē to, ka viņā ieklausās, ka viņam ļauj izteikties un ļauj iespaidot to, kā šis uzņēmums rīkojas. Cilvēks jau to sagaida. Un, līdz ar to arī stāsts ir par crowdsourcingu, jeb kā mēs latviski viņu varētu iztulkot. Tas ir labs jautājums, es teiktu, pūļa kreativitātes, pūļa kreatīvā potenciāla izmantošana. Pieskaršos tam nedaudz vairāk arī ejot uz priekšu prezentācijām. Iesākumā nedaudz izstāstīšu par to, kas ir Baltic Miles un ko mēs darām. Pēc tam ķersimies pie lietas. Mans vārds Jānis Epes, atbild par digitālo mārketingu kompānijā Baltic Miles. Un mēs, ar ko mēs nodarbojamies, mēs esam lojalitātes programma, multipartneri, daudzpartneru lojalitātes programma. Oriģināli Baltic Miles radās kā Air Baltic frequent flyer, jeb lidotāju lojalitātes programma, bet pēdējo 3 gadu laikā, kompānija ir 3 gadus veca, pēdējo 3 gadu laikā mēs esam izauguši un mūsu karti, zaļo Baltic Miles karti, tagad pieņem jau vairāk kā 181 uzņēmums kā savu lojalitātes karti. Līdz ar to pie dažādiem uzņēmumiem, veicot dažādas ikdienas iepirkumus, sākot no elektrotehnikas, beidzot ar apģērbu un pusdienojot, tiek pieņemta viena karta un tiek pelnīta viena valūta. Un kopā 180 uzņēmumi, kas piešķir punktus, vairāk kā 18,000 vietas visā pasaulē, kur šo karti atpazīst un pieņem, un lielākā daļa no transakcijām notiek, kā varētu teikt, uz zemes, jeb online, jeb nesaistītas pat ar lidošanu. Kopumā mums ir aptuveni 500,000 un nedaudz pat vairāk biedru no 40 valstīm. Un līdz ar to arī rodās jautājums, kā mēs varam komunicēt ar 40 dažādu valstu pārstāvjiem pietiekami efektīvi, kuri ne visi atrodas Latvijā, kuri ir izkaisīti pa dažādiem komunikāciju kanāliem, e-mails, webs, sociālie mēdīji. Šie ir tikai daži no lielākajiem piemēriem, ar kuri ir iesaistījušies Baltic Miles programmā. Pārklāts ļoti daudz, kā jau var minēt, nozares, sākot no lokāliem vai Baltijas līmenī zināmiem brandiem. Atsevišķi uzņēmumi ar mums strādā, teiksim, tikai valstīs tādās kā Igaunija vai Lietuva, kā piemēram Ideal vai Citadele. Atsevišķi ir globālie brandi, teiksim Hiltons. Affiliate marketinga sakarā sadarbojamies arī ar ļoti daudziem 400 aptuveni online veikaliem, arī kuros ir iespējams pelnīt Baltic Miles punktus, un izmantojot šo affiliate schēmu, mēs viņiem piegādājam trafiku, viņi par to mums maksā, bet mēs tiešā veidā šo samaksu nododam mūsu programmas dalībniekiem punktu veidā. Vietas, kur pelnīt, izkaisīt pa visu pasauli, sākot no, protams, Baltijas valstīm, kur tās ir vairāk koncentrētas, un beidzot pat ar visai nomaļām salām, kur pat var atrast pa kādai starptautiskā uzņēmuma filiālei, kas ir programmā. Pats svarīgākais, ko tad cilvēks var iegūt par punktiem, protams, lidojums. Un gluži vienkārši pareiķinot matemātiski, apmēram cik Latvijas mājsaimniecības gadā tērē dažādās kategorijās, un pieņemot to, ka ja viņi savus tēriņus veiktu pie Baltic Miles partneriem, tad gluži matemātiski mājsaimniecības vidējās palaiž ganām 2 vai pat 3 bezmaksas lidojumus gadā. Mājsaimniecības ar lielākiem ienākumiem varbūt pat 4 un vairāk. Bet, kā minēju, ne tikai lidojumi, daudz dažādu iespēju šos punktus apmainīt, sākot no digitālām lejupielādēm, beidzot ar dāvanu kartēm un kinobiļetēm. Protams, strādājot arī ar lidotāju segmentu, kas ir tradicionāli ar augstākiem ienākumiem, mēs piedāvājam arī kaut ko ekstrēmāku un ekskluzīvāku, protams, par lielāku punktu skaitu, ko viņi var apmainīt.
Baltic Miles arī ir globāli atzīta programma savā industrijā. Un, ja katru gadu kino industrijā sadala Oscars, tad lojalitātes industrijā šī balva saucās The Freddie Awards. Un šogad Baltic Miles ir iegūst 2 un nominēta bijusi 5 šādām balvām. Kategorijā, kurā būtībā sacenšās visi pasaules maksu, tādi kā Lufthansa, Turkish Airlines, British Airways, visi lielie. Te mēs nonākam pie tā, ko atbild zina tikai 3 vai 4 cilvēki. Vienkāršos vārdos pārtulkojot, es teiktu, crowdsourcing ir kolektīva cilvēku pūļu iesaistīšana, lai sasniegtu kaut kādus kompānijas mērķus. Tā vietā, lai mēs vērstos, teiksim, pie radošās aģentūras vai pie konsultantiem, tikpat labi šo pašu problēmu mēs varam uzdot, risināt mūsu klientiem, mūsu gadījumā programmas dalībniekiem, uzņēmuma gadījumā klientiem. Mums tas, kā minēju, ir īpaši svarīgi apzinoties to, ka programmā ir iesaistīti 40 valstu pārstāvji, ar kuriem mēs komunicējam līdz pat 7 valodās, apzinoties to, ka mēs reklamējam nevis kādu vienu konkrētu pakalpojumu, kāds būtu, teiksim, gadījumā ar lidojumiem, bet mēs reklamējam 180 dažādus biznesus. Saprotot to, cik sarežģīta šī komunikācija var kļūt, mēs arī nonācām līdz tam, kad ir vērts vienkārši varbūt pavaicāt pašiem programmas dalībniekiem, kā viņi vēlās, lai viņa programma izskatās. Prasīt ideju pūlim, protams, nozīmē to, ka jūs klienti katrs nepiestādīs jums rēķinu par katru ideju, ko viņi jums iesaka. Līdz ar to arī crowdsourcingam viena no lietām, kas nāk klāt. Jā, tas teorētiski ir bezmaksas vai daudz varbūt finansiāli izdevīgāks veids, kā radīt kaut ko vai risināt kaut ko. Bet, protams, strādājot mārketingā, jāapzinās, ja saka bezmaksas, tad vienmēr jābūt arī atsaucēji. Arī crowdsourcingā, protams, cilvēks vajag kaut kā motivēt, līdz ar to runa parasti ir par balvām. Tās kaut kādas izmaksas tomēr veido, lai gan uzņēmumiem. Viss atkarīgs no pašu vēlmēm, ja ņemot vērā, ka uzņēmumiem bieži vien daudz lētāk balvās ir dot savu produkciju vai dabūt tās izdevīgākā variantā, tad šis pakalpojums tomēr tiek uzskatīts par diezgan efektīvu arī no izmaksu viedokļa. Ļoti svarīgs, tas ļauj gūt augstsvērtīgu uzskatu par to, ko klients domā, par to, ko viņš vēlās un par viņa būtībā, kā viņš saredz kompāniju, vai viņš saprot, ka jūs pareizā ceļa vai gluži otrādi nāk ļoti daudz ieteikumu, kā jums vajadzētu izskatīties. Diezgan sens problēma risināšanas veids izrādās ir crowdsourcings. Pirmais gadījums, ko izdevās, teiksim, tā uzrakt, nāk no senās Babilonas, kad vai no ārstu profesija nebija kļūsi pietiekami populāra vai pieejama, bet cilvēki vienkārši, ja kāds ģimenei saslim, tad cilvēki viņu ved uz pilsētas centrālo laukumu, kurā garām ejošie varēja teikt, jā, man ir bijis līdzīgs gadījums, un tad es varbūt varu tev palīdzēt. Cik daudzus izdevās izglābt, vai gluži otrādi, mēs nekad neuzzināsim. Par šo pašu gadījumu es uzzināju, kur? Wikipēdijā. Un Wikipēdija ir viens no pasaulē lielākajiem un labāk zināmajiem crowdsourcing piemēriem, kad miljoniem cilvēku piedalās šīs lielās virtuālās enciklopēdijas veidošanā, katrs kontributējot kaut kādu mazu daļu no satura. Un tas ir tīrs piemērs, kā crowdsourcing strādā. Arī biznesa vidē tas nav nekas ļoti jauns. Lielās kompānijas pasaulē vai nu uz tādu projektu bāzes, vai nu pat patstāvīgi ir jau eksperimentējuši ar crowdsourcing. Starbucks, teiksim, veicot logo renovāciju, jeb rebrandingu, izvēlējās nevis uzticēt darbu aģentūrai, bet pūlim, un viņi arī izvēlējās logo, kas bija radīts crowdsourcing ceļā. Pat tāds brands kā Ryanair, ko mēs varbūt neasociējam ar īpašu brenda investīcijām, bet arī viņi. Arī viņiem bija crowdsourcing piemērs, kad viņi teica, Klau, mēs gribam
mēs gribam patiesībā atrast jaunus veidus, kā no jums paņemt naudu, iesakiet lūdzu piemērus, un cilvēki izpaudās, un arī Rainer brandam, lai arī kāds izklausītos, viņiem tas strādā pa labi. Tuvāk mājām mēs nonākam līdz Baltic Miles stāstam. Un Baltic Miles šogad kļuva par pirmo lojalitātes programmu pasaulē, kas teica saviem dalībniekiem, mēs dodam jums iespējas tagad ierosināt un noteikt savas jaunās privilēģijas programmā. Tas nozīmē, mums bija kampaņa, kuras mērķis bija radīt jaunu statusu līmeni Baltic Miles lojalitātes programmai, statusu līmeni, ko varētu nopelnīt nevis aktīvi lidojot, bet tieši izmantojot šo kartu pie dažādiem partneriem ikdienā. Un cilvēkiem tika prasīts, kā viņi gribētos, lai tas viņu status saucās, ko viņi grib pats galvenais saņemt, un, protams, arī godīgi prasīt, kā viņi justos ar šo statusu nopelnījuši. Pirms tam ievads par to, kāpēc un kas kopīgs crowdsourcingam un sociālajiem mēdījiem. Pirmkārt, mēs savu projektu realizējām Facebook vidē. Varianti, kā šādu crowdsourcing platformu uzturēt, ir dažādi. Var veidot atsevišķu platformu, teiksim, Starbucks ir izveidojis ļoti veiksmīgu atsevišķu weblapu. Tos ir iespējams, protams, integrēt arī savā lapā, bet mēs izvēlējāmies iet kopā ar klientiem, būt viņiem tuvāk, lai kampaņa ir ērtāk pieejama, lai ziņa arī vairāk izplatās. Un, ir daudz kopīgās iezīmes, kas pārklājas crowdsourcingam ar sociālajiem mēdījiem. Ja mēs skatāmies, tad tā ir komunikācija abos virzienos. Ļoti labs mārketingā arī ieskats klientu domāšanā un klientos, kas varbūt ir vairāk aktīvi un iespējams ir svarīgāk arī brandam. Plus arī var just, kuras idejas tad ir atbalstītas, kuras pretēji negūs nekādu atsaucību. Mūsu princips bija tāds, mēs dodam uzdevumu, mēs sagaidām, ka tu iesniedz savu ideju, mēs motivējam tevi pievērst tevi uzmanību, krājot kaut kādus laikus, ja balsis, un potenciāli mēs arī sakām, ka mēs ieviesīsim tās idejas, līdz ar to viņas nepaliks gaisā karājoties. Tad ir 5 lietas, ko es šodien gribēju izstāstīt. Kampaņa mums izvērtās ļoti veiksmīgi, un šīs tās 5 lietas, bez kurām mēs uzskatām, ka viņa varētu nebūt tik veiksmīgi, tāpēc noteikti ir vērts ar tām dalīties. Pirmais, pie kā vispār sākt, ir apskatīties uz to, kādā veidā šāds projekts iesaistot, kādā veidā klientu iesaist, jebkurā kampaņā varētu palīdzēt uzņēmumam. Kādus biznesa mērķus atbalsta, kādu problēmu tas varētu risināt. Jo, ja mēs skatāmies lielāko daļu uzņēmumu, galvenais mērķis pašā augšā ir peļņas gūšana. Un tāpēc ļoti svarīgi saprast, kurš ķēdes posms tad šāds crowdsourcings varētu būt, lai mēs galā nonāktu pie pozitīvas peļņas gūšanas. Ļoti labs variants, kā iztestēt, vai auditorija sociālajos mēdījos, vai jūsu fanu auditorija vispār tam ir gatava, un vai no tās var gaidīt atdevi, ir vienkārši izmantot sociālos mēdījus, kas daļai var aizstāt crowdsourcing. Arī Facebookā var uzprasīt idejas un komentāros sagaidīt atbildes. Pēc tam, ja šis eksperiments ir veiksmīgs, var jau pievērsties nopietnāks pat tām domāts platformas izstrādē. Kā radās mūsu ideja. Šī ir fotogrāfija no Baltic Miles Office ar visām kompānijas vērtībām, kuras būtībā radījuši lielākā daļa no darbiniekiem, kas šobrīd ir. Esot jaunai kompānijai, mums bija tā privilēģija tiešām radīt kompānijas vērtības, ko arī darbinieki paši iemieso. Un katrs projekts, katra būtībā pat investīcija lielāka tiek savā veidā benchmarkot pret šīm vērtībām, vai tas tā atbilst. Un šajā gadījumā mēs gribam skatīties, un mēs skatāmies uz klientiem, mēs esam orientēti uz viņiem. Mums ļoti svarīgi būt ciešā atgriezeniskajā saitē ar klientiem, un tāpat mēs arī katru lietu, ko darām, vēlamies kaut kādā veidā izcelties kā inovācija. Un mūsu ideja nāk mums vajadzēja būtībā atrast arī biznesa pielietojumu, tad kādu jautājumu mēs saviem klientiem varētu uzdot. Baltic Miles programmā
šobrīd ir šie 2 status līmeņi, kas ir piemēroti tiešām tiem, kas bieži lido. Bet, kā jau minēju, 2/3 no transakcijām notiek nelidojot jeb uz zemes. Līdz ar to iztrūkst tāds kā līmenis, kas atalgo tos, kas ļoti aktīvi pelna punktus un ir aktīvi programmā. Un ar to mēs arī nolēmām sākt. Otrā lieta, kas nemazāk svarīga, jau vairākas reizes arī šodien tika pieminēts, ka pūļa potenciāls var nostrādāt būtībā vai viralitāte var nostrādāt dažādos virzienos. Gan laba ideja var aiziet ļoti veiksmīgi, gan slikta ideja tikpat ātri var aiziet. Šajā gadījumā ir ļoti svarīgi apzināties arī riskus, kas katram konkrētam uzņēmumam ir. Iespējams, ir jārisina problēma, bet būtu jābūt uzmanīgam, lai šo problēmu publiskojot, mēs neuzkūdam cilvēkus kaut kādā veidā uz to rēģēt negatīvi. Un es parādīšu vienu pasaules piemēru, kas beidzās ne tik veiksmīgi. Tāpat arī jāsaprot, ka izvēloties idejas, kuras pēc tam īstenos, ir jābūt skaidri nodefinētam, kā kompānija to ir izdarījusi, lai nerodas cilvēkiem nesaprašana par to, vai viņa ideja varbūt tika negodīgi izvērtēta, 2 līdzīgas idejas tikas iesniegtas, kura tad ir labāka. Un tāpat ļoti svarīgi arī noformulēt jautājumu. Sevišķi, ja jautājums ir sarežģīts, jāatcerās, ka laiks, ko mēs pavadām brendu lapās, Facebookā, jebkur ir ļoti mazs, līdz ar to, ja to jautājumu neizdodas ātri uztvert, tad rezultāts var neizdoties. Un šeit piemērs no Amerikas. Un Chevrolet 2006. gadā vispār jāuzteic viņi par to, ka viņi bija vieni no pirmajiem, kas kaut ko tādu sāka darīt sociālos medijos un crowdsourcingā. Un ideja viņiem bija ļoti laba. Viņi teica, mums nepieciešama reklāmas kampaņa, jūs esat mūsu fani, mēs jums dosim iespēju šo kampaņu radīt, un mēs pat atalgosim tos, kas būs tā kā labākās idejas iesnieguši. Bet sociālo mediju auditorija, un it sevišķi, ja mēs paskatāmies 2008. gadu, un šīs mašīnas mērķa auditorija nav gluži viens un tas pats, ja mēs skatāmies uz šādu te auto. Visticamāk, tas cilvēks pēc 30 gadiem ļoti iespējams vīrietis, kurš ir sasniedzis kaut kādu līmeni, viņš vēlās sevi palutināt, ja var tā teikt, ar auto. Sociālos medijos iespējams tas ir 20 gadnieks, un kuram ļoti svarīgi varbūt ir vide un izpausties tādām lietām. Līdz ar to, ko Chevrolet saņēma no faniem, ir ļoti daudz sarkastiskās idejas par to, kā tad īsti mašīna ar tik lielu dzinēju iedarās laikā, kad degvielas cenas strauji aug. Arī mūsu piemērs neiztika, arī mums bija lietas, par ko mēs sapratām, ka mums jārēķinās. Pirmkārt, jau tā ir stipra brenda asociācija ar lidošanu un ar Air Baltica. Līdz ar to mēs būtībā rēķinājāmies, ka, lai gan uzsvars ir likts uz aktivitātēm, kas notiek uz zemes un uz to memberu aktivizāciju, mēs rēķinājāmies, ka mēs saņemsim ļoti daudz ar lidošanu saistītu idejas, un tā arī bija. Bet ļoti svarīgi arī to saplānot. Trešā lieta, kas nemazāk svarīga, ir saglabāt skatu uz lielo bildu, uz industriju un uz kopainu, jo koncentrējoties uz detaļām, plānojot, viss var ievilkties. Pa to laiku var notikt kaut kas cits, kāds tevi var apsteigt, kāds jau kaut ko tādu varbūt palaidis. Ļoti svarīgi ir tehnoloģiskais risinājums, kas bieži vien ir sāpīgs. Arī mēs ilgi meklējām variantu, ko darīt. Beigās nonācām pie tā, ka mēs negribam paši neko programmēt, jo tas nebija pats labākais no visiem izvērtētiem variantiem. Un ļoti bieži, iespējams, kad jau kaut kas līdzīgs ir uzprogrammēts, tāpat kā eksistē daudzas aplikācijas, eksistē arī ļoti daudz startupi uzņēmumi, kas uz to specializējās. Viņi redz, ka crowdsourcings ir potenciāls nākotnē, viņi arī programmē variantus, ko viņi pēc tam par samaksu outsourco biznesiem. Un tāpat arī jāskatās, ja uzdevums ir izstrādāt kompānijai jaunu logotipu, kur nepieciešams dizaineru prasmes, tad visticamāk varbūt Facebook auditorija nav tā, uz kur skatīties, jo tur tomēr vidējiem cilvēkam dizaina lietas varbūt ir pasvešas, bet ir atsevišķas crowdsourcing kopienas un ļoti daudzas, kas uz to specializējās. Mūsu gadījumā mēs strādājām ar kompāniju Napkin Labs no ASV, kuri praktiski piedāvā risinājumu, kurš par 80% vai pat par 90% apmierināja visas mūsu vajadzības, ne par 100, bet par 90%, bet maksāja vairāk nekā uz pusi
mazāk nekā nākamā tuvākā būtībā alternatīva. Un šī kompānija strādā ar lieliem brandiem, tādiem kā Microsoft, Whole Foods un Domino Pizza ASV. Un viņu lapā mēs esam arī featurot kā vienu no 4 būtībā case studijiem. Kā viņus mēs atradām ļoti nejauši, vienkārši skatoties Mashable blogu, kur vienā rītā es skatos par šādu kompāniju raksts. Un surprise, surprise, tieši tajā brīdī mēs arī meklējām tehnoloģisko risinājumu un beigās iznāca ļoti veiksmīga sadarbība. 4. lieta ir spēles elements tajā visā, ko arī nedrīkst novērtēt varbūt pa zemu. Paralēli tam, kad mēs teicām, ka mēs implementēsim labākās idejas un apbalvosim autors, mēs ļāvām arī cilvēkiem balsot par idejām un uzlikām tādu kā slieksni, kuru sasniedzot laikiem arī mēs viņiem iedot mazākas balvas. Tāpat šie paši fani, kas seko Facebook lapai, arī pēc tam var ģenerēt idejas kādai no nākamajām kampaņām. Un šodien jau apceltais iPads. Katram, arī katrai šādai kampaņai ir nepieciešams dot kaut ko balvā, bet ja uzņēmums grib reklamēt savu kaut kādu produktu vai pakalpojumu, tad ļoti iespējams, ka balvā ir izdevīgāk dot to, pat ja tas nav tik zināms. Arī tā ir sava veida reklāma, to iegūs 10, 20 cilvēki, bet viņi šo produktu vai pakalpojumu lietos un nodos tālāk. Mūsu gadījumā mūsu produkcija, ja mūsu valūta ir punkti, un galvenā balva par 3 labākajām idejām bija 100,000 punkti. Lai izvairītos no kaut kāda neskaidrībām, tad kāda ir to 100,000 punktu vērtība, mēs arī pārtulkojam, ka par šo punktu skaitu var iegādāties, teiksim, 23 lidojumus. Tā arī bija balva, kas tika piešķirta 3 galvenajiem, teiksim tā, uzvarētājiem. 5. lieta, ko arī nedrīkst piemirst, PR potenciāls. Ja mēs skatāmies uz balstītas lietotāju idejām, ieviests pateicoties lietotāju idejām, radīts no lietotāju idejām, šis apgalvojums ļoti spēcīgs. Tāpat, ja tas notiek Facebookā, lai gan sociālajā mēdī, protams, neko vairs nepārsteidz, bet arī tas palīdz. Līdz ar to ir iespēja tikt izskanēt vai pareklamēt būtībā sevi, pateicoties kādai labi noformulētai idejai. Pasaulē pirmais strādā ļoti veiksmīgi vienmēr. Mēs arī piesaistījām konsultāciju kompāniju, kas ir labi zinām avio un lojalitātes nozarē, un viņi mums palīdzēja atrast šo te pasaulē pirmo šo te stūrakmeni, uz kura balstīt lielu daļu no PR, un arī PR bija samērā tiešām veiksmīgs. Varētu teikt, pat ļoti veiksmīgs. Amerikā žurnāls Customer Strategist nopublicēja vairāku lapas pušu rakstu par to, kā Baltimore's izmanto crowdsourcing, lai kā kompānijas pamatvērtību, ne tikai kā mārketinga pamatvērtību. Kas vēl svarīgāk ir cilvēks, kas būtībā uztur šo izdevumu, ir Don Peppers, kurš ir arī viens no Customer Relationship Management teorijas pamatlicējiem vispār pasaulē. Un viņš ļoti interesējās par ideju, un viņš arī ļoti gribēja šo ideju nopublicēt, tiklīdz par to uzzināja. Un, protams, kad nāk par labu tas, ja tu esi pasaulē pirmais, vai tu izcelies kaut kādā citā veidā ar inovāciju. Un, ja skatāmies uz dažādām industrijām, šīs iespējas, manuprāt, ļoti daudz vēl ir brīvas. Par realizāciju. Protams, nevar tikai solīt, tev ir arī kaut kas jāievieš. 3 uzvarētāji vispirms, protams, viņi saņēma viņiem pienākušo balvu. Šie 3 cilvēki tika atlasīti no šīm idejām. Tā izskatās 430 idejas izprintētas ārā. Kā redzams, liela daļa no tām tiešām bija diezgan detalizētas. Un tā ir arī vēl viena lieta, ko ņemt vērā, kas notiek pēc tam, ka kampaņa ir beigusies, kas strādā ar šīm idejām, kas izskata šīs idejas. Mēs reiķinājāmies, ka mēs to varam izdarīt 2 nedēļu laikā, paziņot uzvarētājus. Beigās esmu aizņēma 4. Protams, ka cilvēki gaidīja rezultātus, viņi varbūt nebija ļoti priecīgi par to, ka nācās pagarināt termiņu, bet no otras puses arī katru ideju vajag izskatīt un katrai idejai vajag veltīt pienācīgu uzmanību, jo tur varbūt kaut kas labs, ja ne šīs kampaņas sakarā, tad varbūt nākotnes sakarā.
Un jau oktobra beigās mēs palaidīsim pirmās no dalībnieku idejām reāli dzīvē. Ļoti interesants feedbacks bija, ja mēs sākumā rēķinājāmies to, kad Baltic Miles taps jauns status līmenis, kas ir tāds kā lojalitātes programmas standarts. Ļoti daudz cilvēku ieteica kaut ko to pašu spēles elementu pieslēgt, atalgot par mazākiem sasniegumiem, līdzīgi kā Foursquare var pelnīt badges, kaut ko tam līdzīgu. Un pirmā kampaņa, kas tiks palaista oktobra beigās, arī būs uz to būtībā tendēt. Ļoti smalki tiks sadalīti cilvēki pēc viņu punktu pelnīšanas paradumiem. Tie, kas ir ļoti aktīvi, tiem tiks piedāvāts lielāks balvas. Arī tie, kas vispār nav bijuši aktīvi, tos mēs centīsimies kaut kādā veidā aktivizēt ar mazākām balvām. Paldies! Un, jā, ir jautājumi. Super, paldies Jānim!